Sveiciens visiem manā podkāstā. Mani sauc Tatjana Ērmane, un mēs ar jums runāsim par un ap tīkla mārketingu. Šo ideju par to, ka es gribu dalīties ar savu pieredzi plašākai auditorijai, es loloju jau ļoti, ļoti ilgi. Man šķiet pēdējo pusotru gadu noteikti. Tātad, es gribu jūs iepazīstināt ar sevi. Vēlreiz atkārtošos, mani sauc Tatjana Ērmane, un es esmu tīkla mārketinga nozarē jau 4 gadus, un 3 no tiem es esmu top līdera kvalifikācijā. Šajos podkāstos es gribu ar jums padalīties ar saviem veiksmes un neveiksmes stāstiem. Parunāsim šeit par skillsetiem, kas tas tāds ir, par mindsetu, par hardsetu un par manu ceļu šajā biznesā. Es pati ļoti daudz sekoju līdz cilvēkiem, kuri stāsta un dalās ar savu pieredzi, un manuprāt, tas ir vērtīgākais, ko mēs cilvēkiem varam dot, tas ir sava pieredze. Tātad tīkla mārketingā es nokļuvu netīšām, reāli netīšām, jo vienkārši es šķirstīju Instagram lentu, mēs tad ar vīru tikko sākām tikai tikties, un ar naudām bija kā bija, un es ieraudzīju kaut kādas interesantas krāsainas paciņas. Un cik interesanti, ka ar naudām bija kā bija, bet mani uzrunāja krāsainas paciņas, kuras es gribēju izmēģināt. Tātad, jā, meitene man bija personīgi nepazīstama, es viņai sekoju kopš Ask FM, ja kāds atcerās tādu platformu laikiem. Un, jā, tās paciņas man uzrunāja, es viņai uzrakstīju, pajautāju, kas tas tāds ir. Un viņa man pat īsti nevarēja atbildēt, kas ir šo paciņu saturs, bet vizuālais izskats bija ļoti pievilcīgs. Viņa pateica, vienkārši reģistrējies un varēsi pati izpētīt un pasūtīt. Tā es pirmo reizi saskāros ar tīkla mārketingu. Nu, īstenībā tā nebija pirmā reize, bet tā bija pirmā apzinātā reize, kad es sapratu, ka esmu nokļuvusi tādā jomā kā tīkla mārketings. Pirmā reize man, protams, bija ar kompāniju Avon, pēc tam mamma darbojās kompānijā Oriflame un bija arī saskarsmē ar kompāniju Herbalife. Taču jā, tātad nonācu es tieši tajā kompānijā, kurā pārdevu uzturu bagātinātājus un funkcionālo ēdienu, kā izrādījās. Nu, lūk, tātad pasūtīju savu pirmo pasūtījumu. Pasūtījums bija diezgan apjomīgs un nonācu čatos ar skaļām ovācijām par to, ka man ir ļoti labs pasūtījums veikts, kas, protams, bija ļoti patīkami, jo es nezināju, ka tas ir tik svarīgi, ka tu veic kaut kādu punktu skaitu pasūtījumu un tu jau tur skaities wow. Nu, lūk, un jā, tā sākās mans ceļš tīkla mārketingā. Pilns ar neveiksmēm pirmo gadu, tāpēc, ka es biju pārliecināta, ka, ja es parādīšu šīs paciņas Instagramā, tāpat kā to izdarīja tā meitene, tad man saskries pa pilno klienti un ar diezgan vieglu darbu, tātad ar vieglu minimālu ieguldījumu, es varēšu pelnīt 1000, tā kā tie top līderi tur augšā. Taču te tev nu bija, man bija jāiziet sava dzīves skola. Pirmos 3 mēnešus es centos likt visu kaut ko un rādīju pasūtījumus un stāstīju tur par tiem produktiem, cik viņi ir nepieciešami, pārsvarā es liku bildītes ar aprakstiem, un no manis, laikam, žēluma dēļ pasūtīja tikai viena pazīstamā. Nu, neko. Tā es arī atmetu ar roku tam visam, man beidzās slimības lapa, bija jāatgriežās darbā, un es sapratu, ka man īsti laika tam visam vairs nav. Un es aizgāju atpakaļ strādāt, taču tā ideja par to pelnīšanas iespēju mani īsti nepameta kaut kur dziļi zemapziņā. Man tā bija iesēdusies jau no laikiem, kad mans tētis atnāca mājās ar Herbalife somu un pateica, ka mūsu dzīve pilnībā mainīsies un viņam būs komanda un viņš ļoti labi pelnīs. Un kaut kur man tā ideja bija iesēta. Nu, lūk, tā es tātad atmetu visam ar roku, turpināju strādāt savā darba vietā. Es biju bārmene Olimpikā. Un pēc tam pienāca brīdis, kad es paliku stāvoklī ar mūsu pirmo bērniņu. Un es domāju, varētu pamēģināt pataustīties tur, kā man aizies tas tīkla mārketings. Taču es ieliku tikai pāris storijus un es nesaņēmu vēlamo atdevi, un tā es arī atkal pazudu. Tā bija otrā reize, kad es it kā mēģināju atkal visu uzsākt. Nu, tad jau bērniņš piedzima, viņam bija 10 mēneši, kad es sapratu, ka man ir liekais svars un visi tur rāda kaut kādu wow tievēšanu. Un es domāju, man ir nepieciešams papildus finanses, jo mēs gribam arī otru bērnu, un man ir jātiek ārā no parādiem. Es biju sagrābusies ļoti daudz parādus, tātad man bija ātrie kredīti, kuri kopā ar procentiem uzauga 15,000 eiro vērtībā.
Lūk, tas bija tāds diezgan smags dzīves posms, kad tagad es atskatos uz to. Lūk, tad es pieņēmu lēmumu, ka kaut kas ir jāmaina. Pirmais, ko mēs mainījām, mēs pārvācāmies uz vecāku dzīvokli, mazā ciematiņā, kurā es uzaugu. Un vīrs tātad atrada tepat blakus darbu, un es joprojām biju bērnu kopšanas atvaļinājumā. Ideja par otru bērnu ar mazu starpību mūs nepameta, taču finanses teica to, ka mēs neesam gatavi otram bērnam. Tātad, es sāku tievēt, sāku rādīt vienkārši savus rezultātus, sāku stāstīt par to, ka es biju pārsteigta, kā tie produkti strādā, nesaucot produktus. Un tikai pēc kāda laika, kad es redzēju, ka ir cilvēkiem interese, kad man rakstīja, kā tu to panāci, kā tu to izdarīji, es atbildēju un cilvēkiem parādījās interese un viņiem parādījās vēlme iegādāties šos produktus, es sapratu, ka es laikam esmu atradusi to īsto vilni. Un tā bija 3. reize, kad es atgriezos tīkla mārketingā, un tā arī bija izšķirošā. Un es šeit sev pateicu, ka es darīšu visu ar 100% atdevi un pierādīšu sev, ka man tas nesanāks. Interesants mindsets. Es tagad noteikti tā nekad neteiktu, bet uz to brīdi man tā likās, ka man ir jāpierāda pašai sev, ka te nekas nevar sanākt. Un tā es sāku darboties 3. reizi. Man bija jau jauns paziņu loks apkārt, man bija jaunās māmiņas, kurām visām kā vienai bija problēmas ar lieko svaru. Un ļoti daudz pievienojās manai komandai, un mēs sākām iepazīt tīkla mārketingu no reālas tīkla mārketinga perspektīvas. Ne tā, kā tas tiek pasniegts ļoti bieži Latvijā tieši, bet kā tas tiek pasniegts citur pasaulē. Un mēs sākām to visu ieviest mūsu uzņēmumā, un rezultāti nelika ilgi gaidīt. Es izaugu diezgan ātri, 2 mēnešos jau biju nopelnījusi savu pirmo 1500. Pēc tam man bija neliels kritums, tā kā bija septembris, bērnus jālaiž uz skolu un tā, bet toreiz es vēl nesapratu, ka tas ir normāli, vispār vasarā nokrist pat ir normāli, bet es vasarā biju uzsākusi šīs te gaitas, kas ir netipiski, parasti visi sāk rudenī. Un pēc tam es atgriezu pozīcijas, un jau janvārī es biju izaugusi top līderu kvalifikācijā. Šajā kompānijā man gāja diezgan labi, diezgan ilgu laiku, un es biju top līderu kvalifikācijās, saņēmu savu lielo bonusu, sapratu ļoti daudz lietas, kā darbojas tīkla mārketings, bet liktenis bija lēmis, ka šī nebūs kompānija, kurā es turpināšu darboties, kā es domāju, visu dzīvi. Tātad karš ieviesa savas korekcijas un šīs iekšējās attiecības starp līderiem ļoti pasliktinājās. Katrs sāka vilkt deķi uz savu pusi, katrs domāja, kā izdzīvot šajā situācijā, kā uzlabot savu finansiālo stāvokli, un ļoti daudzi faktori ietekmēja to, ka es pieņēmu lēmumu aiziet. Viens cilvēks, kas man bija autoritāte, pateica man svarīgus vārdus, ka es varētu aiziet uz citu tīklu mārketingu, un varbūt man vajadzētu atsākt darboties ar to cilvēku, ar kuru es strādāt negribēju. Un šie bija izšķirošie vārdi to laiku, un es sapratu, ka tik tiešām, kāpēc esmu pieķērusies vienai kompānijai, es taču varu izmēģināt kaut ko citu. Un es ļoti kritiski izvērtēju, uz kurieni es došos, tāpēc, ka tīkla mārketings bija jau kļuvis par manu izdarbu, un es zināju, ka es gribu strādāt ar cilvēkiem, ka es gribu strādāt ar produktiem, ka šis biznesa modelis man ļoti patīk, un es izskatīju vairākas firmas un pieņēmu lēmumu, ka es pāriešu uz itāļu kompāniju un iešu es viena. Vienkārši pamēģināšu sākt ar tirdzniecību. Taču, laikam man bija izveidojušās ļoti labas attiecības ar daudziem kolēģiem, ne laikam, bet tā arī bija, un viņi paši atnāca pie manis. Tā sākās mana karjera kompānijā, kurā es esmu šobrīd. Un diezgan ātri, te man pat nav tāda stāsta, kā es tur no nulles esmu kaut kur tur augusi. Es diezgan ātri tiku top līderu kvalifikācijās, un šeit man bija jauna dzīves pieredze, jāiegūst, man iemeta kā augstā ūdenī. Jau Latvijas atvēršanā tātad runāt uz skatuves, atbrauc top līderi, un tātad, es iepazinos ar cilvēkiem, kuri ir diezgan svarīgi mūsu kompānijā uzreiz. Un ļoti daudzas lietas man bija jāiemācās pa jaunam, tāpēc, ka šeit bija pilnīgi cita darba politika, pilnīgi citas vērtības, pilnīgi viss citādāk. Un principā pirmo
pusotru gadu es teikšu, ka es mācījos, ļoti daudz mācījos, un tikai tagad, pēdējā laikā, es varu pateikt, ka es tiešām ieviešu šo sistēmu, un ka tā strādā, tā nes rezultātu, un tā maina pilnībā redzējumu uz tīkla mārketingu kā tādu. Nu, lūk, tas ir tāds mans stāsts īsumā. Protams, nepieminēju, bet es tiku ārā no parādiem, pateicoties tam, ka es biju tīkla mārketingā, es uzlaboju savu finansiālo stāvokli, mēs pārvācāmies no mazā dzīvokļa uz dzīvi mājā. Ļoti daudz kas uzlabojās, un es iemācījos tātad strādāt ar savu mindsetu un saskatīt katrā problēmā izaicinājumu, kas man ļaus augt tālāk. Lūk, daudzi cilvēki īstenībā ir ļoti mītu, viņi dzīvo mītos, teiksim tā. Ir mīts par to, ka tīkla mārketings ir piramīda, ir mīts par to, ka te ir, jābūt lieliem ieguldījumiem, ka te var ātru naudu nopelnīt. Taču tā visa nav taisnība, tīkla mārketings ir vienkārši biznesa modelis, es jums mēģināšu kaut kā vienkāršā valodā izskaidrot, kā darbojas tīkla mārketings. Tam arī man vajadzēja reāli 3 gadus, lai saprastu, kā tas viss darbojās. Tātad, kas ir tīkla mārketings? Teiksim, jums pieder bizness. Uzņēmums, kurš ražo kvalitatīvu produktu. Jūs pamēģināt atvērt franšīzes vai pamēģināt tur atvērt veikalus, bet tas ir liels ieguldījums. Un kaut kādā brīdī jūs saprotat, ka jūsu klienti tāpat vien par brīvu nes tālāk jūsu produktu, jo produkts ir reāli labs, viņš runā pats par sevi, un cilvēki no mutes mutē uzzina par jūsu produktu, un jums palielinās tātad šīs te pārdošanas. Te jūs pieņemat lēmumu, ka jūs šo te pārdošanu daļu, kaut kādu komisiju no pārdošanām samaksāsiet šiem te klientiem par to, ka viņi nes šīs atsauksmes. Un, ja viņi piesaistīs vēl klientus un vēl attiecīgi partnerus, kas arī pa lielam ir klienti uzņēmumam, tad viņi par apgrozījumu saņems arī kaut kādu noteiktu procentu. Un tas viņus motivēs vēl vairāk runāt par jūsu produktu. Un tas ir tīkla mārketings. Mēs esam produktu lietotāji, kuri iepazīstina citus lietotājus ar šī produkta sniegtajām iespējām, kādam tas uzlabo ikdienu produkts, piemēram, tas pats alvejas dzēriens, viņš uzlabo pašsajūtu, noņem vēdra pūšanos, tur brilgrīs noņem kaut kādus netīrumus, ja. Klienti ir apmierināti, viņi ir aiztaisījuši savu problēmu ar šī produkta palīdzību. Un tāpat mēs varam piesaistīt partnerus, kuri vēlas nopelnīt papildus ienākumus uz pārdošanām vai uz citu partneru piesaistīšanu. Tātad tas ir vienkārši biznesa modelis. Taču ir individi, kuru dēļ šis biznesa modelis ir mazliet zaudējis savu vērtību, tāpēc, ka cilvēki izmisumā, lai ātrāk nopelnītu lielu naudu, iet un sauc cilvēkus vienkārši augstos kontaktus komandā. Vienkārši raksta, hei, varbūt esi dzirdējis tādu un tādu kompāniju, vai arī sauc kaut kādu apmānu veidā uz tikšanos un mēģina iesmērēt vai nu kaut ko pārdot, vai nu piereģistrēt to cilvēku kaut kāda apmāna veidā, kas bojā kompānijas reputāciju. Un tas bija pirmais, pie kā es pieķēros, apmācīt cilvēkus, kā pareizi un organiski piesaistīt citus, nebojājot reputāciju un neuzbāžoties tiem, kuriem tas nav vajadzīgs. Lūk, un tātad pirmais mīts, ko es jums varu uzreiz aizvērt, ir par to, ka tīkla mārketingā ir ātra nauda. Tā nebūtu nav. Jums ir jāiegūst sākumā klientu uzticība, pēc tam jums jāiegūst reputācija, kuru starp citu ļoti ātri var sabojāt. Jums ir tātad jāienes šis te produkts lielākai auditorijai, un tas viss prasa laiku un pacietību. Un, protams, arī dažādas idejas tam ir nepieciešamas un tā, bet šeit mums ļoti daudz palīdz mūsu Stripe struktūra, pats uzņēmums, un arī paši mēs visādas idejas tātad realizējam un visu kaut kur piedalāmies. Nu, lūk, otrs mīts, ar ko es bieži vien saskaros, tas ir tas, ka tīkla mārketings ir piramīda. Mēs šo te mītu vēl paņemsim un izķidāsim sīkāk citā podkāstā, bet īsumā, lai tīkla mārketingā cilvēki pelnītu, viņiem ir jābūt ieinteresētiem, lai zem viņiem cilvēki pelna. Tātad mēs cenšamies lielākoties ne jau tikai iziet uz
kvantitāti, ka mums ir daudz cilvēku apakšā, tas nav stabili. Mēs cenšamies iziet uz kvalitāti. Tātad visus no apakšas pavilkt uz augšu, tad jau sanāk beigās tā apgrieztā piramīda, kurā mēs cilvēkus cenšamies celt augšā, lai viņi būtu ieinteresēti šeit ilgtermiņā strādāt, pelnīt, attīstīties. Tas ir viens no piemēriem, bet šī ir tāda diezgan dziļa un plaša tēma. Vispār par piramīdām kā tādām, tā kā to mēs paņemsim citā podkāstā. Un jūs varat ierakstīt komentāros, ar kādiem vēl tātad šiem te mītiem jūs esat saskārušies sakarā ar tīkla mārketingu, un kas ir tas, kas jūs varētu bremzēt, pievienoties tīkla mārketinga kompānijai. Kāpēc izvēlēties tīkla mārketingu? Tīkla mārketings ir diezgan elastīgs bizness, kurā jūs vairākos veidos varat iegūt ienākumus ar diezgan mazu sākotnējo ieguldījumu. Kā arī, ja jūs pieņemat lēmumu tomēr nedarboties tīkla mārketingā, teiksim, pamēģināja, nesanāca, tad jums nav jācieš lieli zaudējumi. Piemēram, kompānijā, kurā es darbojos, lai iestātos kā partneris, sākotnējās izmaksas ir 120 eiro. Tas ir mūsu smaržu koferītis, kurā ir 140 smaržu paraugi, un tas ir visizcilākais instruments, ar kuru strādāt. Man pašai ir 28 koferi. Laika gaitā iekrājušies daži ceļojoši koferi, kas ceļo pie klientiem, daži ir, lai palīdzētu jaunajiem partneriem startēt, un daži ir jau aizgājuši pie jaunajiem partneriem. Viņi vienkārši ir pārpirkti, un tātad, jā, jaunais partneris ātrāk saņem koferīti un ātrāk var sākt darboties. Manuprāt, tas ir ļoti minimāls ieguldījums, ņemot vērā, ka jums jau ir gatavs produkts, ar kuru strādāt. Šis te koferis, tas ir izcils instruments, ar kuru uzsākt. Un ilgtermiņā tātad viņš ļoti ātri atmaksājās. Es pat teiktu, ka nevajag baigi ilgo termiņu, ļoti daudz jau ar pirmo pasūtījumu atsit visas izmaksas. Tātad, jā, un tas ir kā tāds garants, ka jūs esat tiešām nopietni pieņēmis lēmumu uzsākt kaut ko mainīt. Piemēram, priekš manis tā vispār nebija problēma. Es uzreiz atnācu ar starta kapitālu, pateicu, nosauciet man vislabākos jūsu kompānijas produktus, un es viņus izmēģināšu, tātad pasūtīšu sev, izmēģināšu, ja man patiks, tad es startēju šeit darboties. Un es zināju, ka tas ir ieguldījums manā nākotnē, es zināju, ka jebkurā gadījumā es tos produktus sliktākajā gadījumā vienkārši izmantošu, un tas arī viss. Vēl tīkla mārketingā ir ļoti labi tas, ka jums jau ir kompānija, kura izpēta tirgu un ievieš inovatīvus jaunumus, inovatīvas preces, kuras ir nepieciešamas patērētājiem. Mēs strādājam ar ļoti ikdienišķām precēm, mums ir vairāk kā 4000 produktu, un līdz ar to ir ļoti plašs sortiments, un pat ja viena kaut kāda pozīcija uz brīdi ir pazudusi, mēs varam strādāt ar jebkuru citu. Tā kā, jā, šeit ir ļoti plašs sortiments, kas ir forši. Jums nav jāmeklē piegādātāji, jums nav jāķēpājas ar papīriem, jums nav jādomā, ko tieši jums, tātad, kura būs tā niša, ar kuru jūs strādāsiet. Jūs vienkārši ņemat, testējat, izmēģināt, skatāties, kas jums un jūsu auditorijai vislabāk aiziet, un strādājat jau ar gatavu produktu. Plus katru gadu mums ir iznāk jaunumi, kas ir ļoti forša lieta tīkla mārketingam, ka jums nav jāpiedomā lieki. Par jūsu vietā jau ļoti daudz kas ir izdarīts. Tas, ko es jums varu ieteikt, ja jūs tikko startējāt tīkla mārketingā, ir atcerēties, ka cilvēks ir pāri visam. Tātad, jā, es saprotu, mēs visi atnākam uz tīkla mārketingu pēc naudas, taču ar laiku mēs saprotam, ka visas dzīves dāvanas nāk no tā, ka mēs palīdzam viens otram. Un cilvēki ir pāri visam. Vienmēr atcerieties par cilvēciskumu, esiet pacietīgi, veidojiet jaunus kontaktus, un tas noteikti jums palīdzēs jūsu biznesa attīstībā. Noteikti koncentrējieties uz izaugsmi, ne jau uz ātru peļņu. Izaugsme tā ir atslēga uz jebkuriem panākumiem, uz labu peļņu ilgtermiņā. Izglītojieties. Tas ir nemazāk svarīgi. Nestagnējiet vienā vietā. Nepaliekat tikai pie podkāstiem, kurus jūs noklausāties, teiksim, no jūsu mentora. Nepaliekat pie zūmiem, kurus jums novada jūsu mentori. Lasiet grāmatas, paplašiniet savu redzeslauku. Dodieties uz muzejiem. Tas viss jums palīdzēs paplašināt savu šo te saucamo redzeslauku un kustināt to pelēko šūnu, kas jums palīdzēs veidot, radīt jaunas idejas, kas jums palīdzēs attīstībā un palīdzēs tātad arī tīkla mārketingā. Komandā ir spēks. Nekad nezaudējiet kontaktu ar saviem komandas partneriem un ne tikai vispār ar cilvēkiem. Palīdziet viņiem attīstīties, palīdziet viņiem augt, un tas jums veidos spēcīgu komandu un struktūru un lielus panākumus nākotnē.
Manuprāt, visvērtīgākais mans ieguldījums, kuru es nekad nenožēlošu, būs visas grāmatas, kuras es esmu iegādājusies. Vienalga, vai tās ir ezotērikas grāmatas, vai tās ir par biznesa attīstību, vai tās ir tieši par tīkla mārketingu. Katra grāmata īstajā dzīves posmā man atnes kaut kādu atziņu. Grāmatas, ar kurām es jums ieteiktu sākt, ir pirmām kārtām jau panākumu principi. Panākumu principi ir izcila grāmata visiem, kuri grib sākt savu ceļu, tātad mindseta attīstībā, jūsu domāšanas attīstībā, tam, lai jūs sāktu redzēt risinājumus vairāk kā problēmas, lai jūs problēmas uztvertu kā iespējas augt, iespējas attīstīties. Tā noteikti ir izcila grāmata. Viņa ir diezgan bieza, bet ļoti viegli lasās, un tur ir ļoti daudz padomi un arī praktiskie uzdevumi, kā attīstīt savu mindsetu. Kā pirmā grāmata, tā būs izcila. Otrā grāmata, ko es jums noteikti ieteiktu izlasīt, tie ir atomiskie paradumi. Superīga grāmata. Tas ir par to, cik ļoti mūsu ikdienas darbības un ieradumi ietekmē mūsu dzīvi un nākotni. Tas ir par disciplīnu, tas ir par ieradumiem un, manuprāt, galvenā atslēga jebkurā biznesā, tā arī tīkla mārketingā, tā ir disciplinētība un regularitāte. Un tieši par to ir šajā grāmatā atomiskie paradumi. Ļoti laba grāmata, arī plānāka nekā panākuma principi un arī ļoti viegli lasās, tā kā noteikti iesaku izlasīt. Un trešo grāmatu īstenībā man ir grūti piemeklēt. Es esmu ļoti daudz grāmatas izlasījusi un man šķiet katra bija ļoti, ļoti laba. Taču šobrīd es lasu Sadhguru grāmatu Karma. Tur ir vispār par to, kā veidojas mūsu ķermenis un mūsu prāts un esence un tātad dvēsele un tā tālāk. Par to, kā veidojas karma, tur ir ļoti labi izskaidrots. Mēs īstenībā diezgan bieži nepareizi uztveram to, kā veidojas karma. Un tas arī īstenībā jums palīdzēs ļoti, ļoti tīkla mārketingā, lai saprastu citus cilvēkus un lai uztvertu dzīvi pavisam citās krāsās. Tā kā šīs 3 grāmatas jums noteikti iesaku izlasīt, tas paplašinās jūsu redzesloku, tas mainīs jūsu mindsetu un tas palīdzēs arī jūsu tīkla mārketinga izaugsmē. Šodien mēs apskatījām tīkla mārketinga pamatus, to, kā es sāku savu ceļu tīkla mārketingā un to, kā tu vari uzsākt savējo. Nākamajā epizodē mēs pārunāsim jau praktiskus soļus, kā tu vari tikt pie klientiem, pie partneriem un vēl dažādus padomus, kas tev noderēs tavā tīkla mārketinga izaugsmē. Ja šodienas epizode bija tev noderīga, neaizmirsti uzspiest subscribe vai piesakot man Instagramā. Instagramā tu mani vari atrast @tatjana.ermane. Un noteikti man pieseko un dalies ar šo podcastu sociālos tīklos un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Čau!